Sveicināti! Es esmu Gatis Mūrnieks, un jūs skatāties topošo uzņēmēju sacensības Firmas noslēpums. Sacensībās piedalās cilvēki, kuri grib iegūt pirmo investīciju savam biznesam 10 000 latu. 3 atlases raidījumos žūrija izvēlējās 9 biznesa ideju autors tālākai dalībai sacensībās. Tagad viņiem jāpārliecina žūrija, ka viņu ideja un viņi kā uzņēmēji ir šīs investīcijas vērti ne tikai vārdos, bet arī darbos. Dosimies pie žūrijas! Spēles dalībniekus vērtēs oriģinālās velokafejnīcas Mīt valdes priekšsēdētājs Andris Vaitekūns, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ārvalstu investīciju piesaistes eksperts Jānis Volberts, uzņēmumu grupas Draugiem Group.com attīstības vadītājs Mārtiņš Labāns, uzņēmuma Cēsu alus valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone Zatlere un vairāku uzņēmumu dibinātājs un īpašnieks Rīgas Tehniskās universitātes docents Jānis Caune. Šodien mēs uzzināsim, vai topošajiem biznesmeņiem ir biznesa plāns un vai viņi zina, kā to īstenot. Sacensības varēs turpināt tikai 8 no viņiem. Vienam spēle būs jāpamet. Pārējiem būs 2 mēneši laika, lai pilnveidotu plānu un sāktu veidot biznesu. Šodien žūrija pārliecināsies, vai sacensību dalībnieki zina, cik naudas nepieciešams, lai uzsāktu biznesu, cik ilgā laikā ieguldīto naudu varēs atpelnīt un kad uzņēmums sāks pelnīt, kā organizēt uzņēmuma darbu, kādām jābūt darbinieku prasmēm un zināšanām. Tie ir jautājumi, uz kuriem jāatbild ikvienam, kas plāno uzsākt savu biznesu. Raidījuma beigās žūrija par sacensību dalībniekiem balsos ar naudu. Kristiāns Līcis iecerējis ražot velosargu ar signalizāciju. Tiklīdz zaglis centīsies pārkniept drošības trosi, velosargs radīs skaņu, kas piesaistīs apkārtējo uzmanību. Kristiāns jau ir izgatavojis pirmo velosarga prototipu. Viņš gan sanāca tāds diezgan neveikls un ātri veidots, bet gaismiņas deg. Un, jā, tur tā ideja viņam ir, ka viņam ir elektroniskā atslēga ar elektronisko slēdzeni. Un viņi tiek aktivizēti. Un pie kaut kāda trieciena pietiekoši kaitinoši un pietiekoši skaļi, lai pievērstu uzmanību un lai cilvēki paskatītos un arī ar laiku zinātu, kas notiek un mēģinātu pārtraukt to zādzību. Kristiāns plāno, ka velosargs veikalā maksās ap 50 latiem. Cik tad tev būs tie ieņēmumi no tiem 50 latiem viena iekārta? Ja tev 15 izmaksas, cik būs ieņēmumi? Tie aptuveni sanāk kā 10 latu uz iekārtu. Latvijā mēs pirmā gada laikā gribētu pārdot kā 300 iekārtām. Sezona principā ilgs no māja līdz augustam. Tās ir visas velo sacensības, uz kurām mēs paši varētu braukt ar stendu un stāstīt, piedāvāt. Un tie, protams, arī ir izplatītāji. Maijā sākas sezona, tad tev līdz maijam tās 300 iekārtas jāsražo faktiski ir. Jo tas nav tā, ka tu vari 10 iekārtas mēnesī ražot. Jā. Pastāsti mums to, ka tu tiešām vari saražot 300 iekārtas pāris mēnešos. Mēs pasūtām veidnes, tas prasīs kādu mēnesi. Viņas sagatavos. Mums, teiksim, atsūtīs tās 300 gatavās korpusus. Mēs līdz tam laikam būsim savākuši visus komponentus paši. Vai, ja tas nebūs, ja būs sarežģīti un dārgi pašiem to izdarīt, tad varbūt outsourcosim kādu citu kompāniju, kas salodē uz platēm visus komponentus. Tad mēs visus saliekam kopā, piepildām ar gumiju, saliekam kastēs un esam gatavi piedāvāt. Jā, to, ko tu stāsti, tas man vairāk izklausās tāds pusgada plāns vismaz, ja ne vairāk. Pagaidām tā kā mēs pieturamies pie tā plāna un šķiet, ka ja nekas nenoies ļoti greizi, tad vajadzētu izpildīties. Tā, nu labi, 300 tu pārdos, 10 lati no katra, īsāk sakot, 3000 tu nopelni. Pēc tā mārketinga aktivitātēm, ko tu tā nostāstīji, tur stends, tur kas tas, tu viņus visus faktiski tur arī iztērēsi. Tā kā algu tu tā kā sev negribi. Tā doma, ja? Nē, tāpēc ir tas stāsts par to, ka mēs uzreiz skatīsimies uz eksporta tirgiem. Bet vai tu varēsi saražot tad vairāk? Jā, salikšana ir 10 minūtes vienai iekārtai. Tas nav daudz. Bet to platu, saprotu, jūs lodēsiet paši. Tad cik ātri iet platu salodēt?
Plats salodēšana būs varbūt 20 minūtes. 20 minūtes platē, 10 salikšanai, tātad pusstunda. Tad pa dienu tur reāli var uztaisīt 16. Tur līdz 300 tev tur mēnesi kā minimums jārauj. Tā, ka katru dienu no rīta līdz vakaram. Mēs esam 3 cilvēki pašlaik komandā, 10 dienas. Mēs ceram, ka pirmā gada laikā kopumā, teiksim, no māja līdz mājam, mēs varēsim saražot aptuveni 3000 iekārtas. Lai gan 90% produktu Kristiāns plāno eksportēt, viņš pagaidām nezina, kā eksportu organizēt. Ja tev tas 10% no tā visa biznesa, ko tu plāno, būs tikai Latvijā, tie jautājumi par to, kā tirgot ārpusē, ir vissvarīgāk. Man liekas, ka žūrija nedaudz no sliediem izsita tieši ar to, kad viņš nemācēja, man vismaz tā šķita, kad īsti atbildēt, kāds ir tas rīcības plāns. Izskatījās, ka viņi vienkārši dara, un būs, nebūs. Pēc katra sacensību dalībnieku uzstāšanās žūrija uzdos viņam mājas darbu. Kristiānam tiks doti 2 uzdevumi. Ja viņš tiks nākamajā kārtā, viņam būs jāpārliecina žūrija, ka viņš zina, kā organizēt ražošanas procesu tā, lai spētu saražot iecerēto velosargu skaitu un kā viņš iekaros citu valstu tirgus. Īstenībā nebija tā pārliecība, ka viņam visi tie posmi, kas ir jāveic līdz finalizācijai, ir skaidri un viņš, teiksim, visas kaut kādas, teiksim, iegādes ķēdes ir izvērtējis un tā tālāk. Optometrists Antons Stepanovs vēlas uzsākt koka briļa ražošanu. Iepriekšējā reizē viņš stāstīja, ka jau ir panācis mutisku vienošanos ar 29 optikas saloniem par viņa briļu tirgošanu. Viņš plāno piedāvāt briļu veikaliem standarta kolekcijas, taču klienti, kas vēlēsies īpašus, tieši viņiem gatavotus briļu ietvarus, varēs vērsties tieši pie Antona. Šis ir pirmais no, principā, demo kolekcijas ar Swarovski akmeņiem. Šāds te ietvariņš, ļoti elegants. Jānis Caune nav pārliecināts, vai koka brilles nonākot mitrumā nedeformēsies un vai kokam saraujoties stikli neizkritīs no ietvariem. Teiksim, sagriezīsies kāja šādi. Labākais droši vien pamatojums būtu 2 pamatojumi. Pirmkārt, jau pasaulē koki ietvari diezgan pieņemami ir nopērkami jau pēdējos 10 gadus. Cik kaut kā apstrādāti ir pasaulē jau tieši papildus? Tā, manējais arī apstrādāts tieši tāpat. Šis te ietvars ir piesūcināts ar speciālu lineļu, viņi iesūcās koksnē līdz 5 mm. Jau pirmajā tikšanās reizē žūrijā radās šaubas, vai Antons spēs apmierināt 29 optikas salonu pieprasījumu. Šobrīd mēs esam 3 cilvēku komanda. Jā, līdz šim es izgatavoju viņus vairāk viens, lai gan man ir arī palīgi. Tā gluži nav, kad es pilnīgi no nulles visu taisu. Saprotiet, ja es daru ar roku, man aizņem tas tik daudz laika. Jā. Ja man ir aparatūra, tad es to laiku varu samazināt līdz šitik daudz, un līdz ar to arī ražošanas kapacitāte pieaugs. Ražošanas iekārtas Antons plāno iegūt, vai pārdodot sākotnēji ar rokām darinātas brilles, vai uzvarot sacensībās firmas noslēpumus. Iepriekšējā tikšanās reizē žūrija uzdeva Antonam jautājumu, vai viņš būs briļu ietvaru lielražotājs vai drīzāk mākslinieks, amatnieks. Man ir bišķi bažas par to, ka pagaidām viņš tādā amatniecības līmenī, ka tas ir, ka viņš tādā arī paliks. Ko tu gribi? Tas ir čalis, kas ir uztaisījis 3 protams, bet brilles. jautājums, vai amatniecību var padarīt par tādu baigo biznesu? Kaut kas pa vidam, es labprāt sadarbošos ar māksliniekiem, principā ar viņiem arī kombinēšu to kopā. Arī šobrīd ir vairāk. Bet tāda baigā skaidrība tev nav, tu tagad pats bišķi saubies iekšēji, kā darīt labāk? Saka, tātad Latvijas optikas tirgus, viņš ir tāds ļoti saudabīgs, ir 4 lieli spēlētāji. Tikt viņā iekšā no malas ir ļoti grūti. Ja tu zini viņus personīgi, tad to var vieglāk izdarīt. Un šobrīd es gribu sadarboties ar 4. un 5. no tiem. Pirmie ir ļoti liels ķēdes, kas neko no malas eksperimentālā ceļā nepērk un nekad nepirks. Ir aptuveni skaidrs tavs ražošanas process. Man liekas, ka tu pamaz novērtē visu pārējo, jo tu viens pats nepaspēsi organizēt visu grāmatvedību, visus transportus, visas dizaina lietas un tam līdzīgi. Tas viss ir atkarīgs no laika perioda. Vedināt, ir jautājums par organizācijas struktūru, par to, cik daudz cilvēku un kāda ir komanda būs. Tātad kāda komanda? Lai mēs varētu iegādāties šo aparatūru, mēs nevaram izplasties, un es tagad nevaru sākt darbiniekiem maksāt algas, 10. Es varu atļauties 3 un sevi kā 3. Proti 2 es varu uzturēt. Man vajag, tā teikt, iegūt šo te apgrozījumu, lai es varētu turpināt augt.
Nākamajā tikšanās reizē Antonam būs jāsniedz precīzākas atbildes uz jautājumiem, kā viņš iecerējis paplašināt ražošanu, ja pieaugs pieprasījums pēc viņa brillēm, un kā viņš organizēs sava uzņēmuma darbu. Vai viņam tiešām pietiks ar 3 darbiniekiem? Droši vien, ka paliek atklāts jautājums, kā tu spēsi sasniegt šos ārzemju tirgus. Jo, lai arī cik interesanti būtu Latvija, domājams, ka gan Rietuma Eiropa, sevišķi Ziemeļvalstis noteikti ir labs tirgus, kur mēģināt ieņemt, bet tu neesi vienīgais, kurš to grib darīt. Varēja redzēt, ka viņam ir jau tas projekts tā kā attīstīts pa šo laiku. Jau bija katalogs. Man patīk tas, kā viņš saka, ka viņam jau ir arī šis izplatīšanas kanāls. Es ticu, ka tas var strādāt. Jānis Gruzīnskis ir radījis oriģinālu galda spēli, kurai devis nosaukumu Goldingen. Kaut kas līdzīgs kā katanē šādas maziņas Tas ir pasaules standarts ar šādām kāršu izmēriem. Ja? Lai žūrija novērtētu darbu, ko Jānis vairāku gadu garumā ieguldījis spēles izveidošanā, viņš ir atnesis dažādas tās iepriekšējās versijas. Jānis ir ieradies kopā ar partneri Sanitu Aršausku. Vai viņiem ir plāns, kā ar spēli pelnīt naudu? Jums apakšā ir stāsts, un tas vienmēr ir labi stāsts, cilvēkiem patīk, bet es gribētu dzirdēt stāstu, mazu stāstu konkrēti uz priekšu. Uz priekšu, jā. Uz priekšu. Ieņēmumi, izdevumi, reklāma. Jā, mēs ieņēmām 10 000. Tas jau ir pirmais solis uz to, kad tiek noticēts šim darbam. Kad tic un tādā ziņā mēs varēsim arī piesaistīt investīcijas papildus. Jums vajadzēja 35 kopā. Bet jautājums ir, ko jūs darīsiet ar tiem 10 000 ļoti praktiski, ļoti konkrēti, izmērāmi, pa soļiem, laikā? Kā es teicu, ja es dabūtu tos 10 000, es viņus nolieku nost, un es viņus neaiztieku, kamēr es neesam piesaistījis atlikušo naudu. Jā, bet kā tu domā to piesaisti paši, lai mēs varam saprast? Piesaisti ir sekojuši izmantot crowdfunding, kur cilvēki arī var atbalstīt. Tas tieši notiek Amerikā, Kickstarter. Jānis iecerējis ievietot savu ideju kādā no interneta vietnēm, kur cilvēki var finansēt topošus projektus. Citiem vārdiem, veikt par tiem priekšapmaksu. Kāpēc jūs nesākat jau to investīciju piesauc tajā crowdfunding vai kur? Kāpēc šobrīd, vai kāpēc jūs neturpināt pabeigt šo ilustrāciju? Kaut kādus soļus vajadzētu darīt, nesagaidot 10 000 latus, lai mēs noticētu jūsu idejai arī ne tikai kā spēlē, kas man ļoti patīk, bet arī kā biznesa ideja šajā brīdī. Lai to izdarīt, ir nepieciešama gatava ilustrācija. Lai būtu ilustrācija, mums ir nepieciešama mājaslapa. Mājaslapa Jānim nepieciešama tādēļ, ka viņš iecerējis aicināt Latvijas iedzīvotājus balsot par Latvijas arhitektūras pieminekļiem, kurus viņuprāt vajadzētu iekļaut spēles ilustrācijās. Kāpēc viņus vajag tos cilvēkus iesaistīt? Tā spēle augšā pārdod. Ko tur tagad mīcīties? Tā būs jebkura cita spēle, bet tā nebūs personīga spēle. Vai arī otrādāk. Tad taisiet šo iesaisti augšā. Viens pa divi. Jo mums kaut kas šeit pietrūkst. Jūs tiešām nevarat Latvijā atrast 2-3 cilvēkus, vienu amatnieku, kas taisīs tās koka figūriņus, vienu kaut kādu mākslinieci meiteni, kas varētu tos kartoniņus tur saprintēt. Es runāju tā triviāli, piedošana, jo tas tā izklausās, tāds nav domāts, bet man liekas, ka var atrast vienkāršu veidu, kā saražot kaut kādas pirmās vienības, kas, jā, varbūt būs mazliet dārgāks ražošanā, nekā ražojot tur tūkstošiem. Es jau to gribu izstāstīt. Bet man liekas, ka var atrast to veidu pa 10 000, jo jums pa lielam viss jau ir gatavs. Ideja ir, viss ir, tur atliek tikai čiks, pielikt punktiņu un palaist. Es jau to jums gribu izstāstīt. Te jau ir runa par tām 100 spēlēm, kuras būs koka kastēm, kuras būs varēs iegādāties gan uzņēmēji, gan privātpersonas. Viņas tāda maksās viena spēle 1000 latiem. Tur viss būs handmade. 1000 lati? Jā. Vai mēs varam pieņemt, ka tad atbilde par 10 000 latu būtu, ka jūs par to naudu vismaz daļēji sektu izmaksas šīm pirmajām 100 ekskluzīvajām spēlēm? Mēs par šīm spēlēm sektu no saviem līdzekļiem. Tad joprojām paliek atklāts jautājums. Jūs esat šeit, lai saņemtu 10 000 latu. Žūrija ir neizpratnē, jo vienīgais, ko jūs par šo naudu esat pateikuši, ka plānojat to nolikt malā. Ko jūs darīsiet ar naudu? Jūs tiešām, kā es viņu tieši tērēšu? Mājaslap līdz 3000. Jā, mēs varam. Super, paliek vēl 7. Paliek vēl 7.
3000 mājaslapā. Bet tur ir... Tur ir tas... Jā, mājaslaps mēs būtu visdažādāk. Protams. Tā nebūs vizīte, kā tas labi. Turpinam, 7000. Tie 7 tulkojums, cik mums bija? Tulkojums katrā valodā visiem noteikumiem un vēl ieskaitot mājaslapu ap 500-600 latiem. Labi. Vēl 6500 lati. Makets jātājas. Ir... Makets? Makets. Makets ir vajadzīgs. Tad mums ir vajadzīgi korektors. Pirms mēs dodam uz tulkošanu, mums vajadzīgi korektors precīzi latviešu valodā. Tad mums ir vēl C-certifikācija. Ilustrācijas pabeigšana noteikti būs. Mākslinieks arī kaut ko maksā. Joprojām puse no naudas nav skaidrs, kā jūs tērēsiet. Jautājums šeit ir, un ar to mums vajadzētu noslēgt jūsu prezentāciju. Vai nu jūs atrodat iespēju piesaistīt, vai vismaz plānu parādīt, kā piesaistīt 25 000 latu, papildus tiem 10, ko mēs esam gatavi jūsu uzvaras gadījumā jums pasniegt, kā pirmo investīciju, vai arī visticamāk, jums ir būtiski jāmaina savus uzstādījumus tajā, kā jūs to vispār varat dabūt gatavu. Vai arī plāns, kā palaisties ar 10 000. Viņš redz to savu taciņu, pa kuru viņš grib iet, un mēs kā mēģinājām viņam palīdzēt nokāpt no tās taciņas nost, lai, teiksim, atvieglot kaut kādā ziņā viņam to darbu, bet viņš stingri turējās uz tās savas taciņas. Un tas, man liekas, viņam ir liels šķērslis, lai kaut kā fleksiblāk, teiksim, pieņemt lēmumus, kas varētu viņam palīdzēt ātrāk to projektu realizēt. Ja Jānis tiks nākamajā kārtā, viņam būs jāpārliecina žūrija, kā viņš piesaistīs trūkstošo finansējumu, vai arī jāpiedāvā plāns B, kas paredz uzsākt biznesu ar 10 000 latu, kā arī jāspēr nākamie soļi biznesa veidošanā. Turpinājumā skatieties. Jūs uzvarat, jums ir 10 000. Ko jūs darat? Pārāk daudz riska šādi, nešķiet. To nav izdevīgāk, jo tagad to visu pārdot, jo to ideja kā ideja... Vairākas valstis pievērš uzmanību arī, ka Latvijā kaut kas jauns. Atļaušos nepiekrist 15. gadā 16,5 miljonu latu ieņēmumu. Vēlreiz tad punkts uz I. Es būšu tas enerģijas avots. Tev ir plāns B. Oskars Putniņš vēlas pelnīt naudu, izdalot par brīvu planšetdatorus ar 2 ekrāniem. Lielākais ekrāns kalpos kā parasts datorekrāns, savukārt apakšējais būs domāts tikai reklāmām. Reklāmu ekrānu nebūs iespējams izslēgt vai aizsegt, jo tad dators pārstās darboties. Visi planšetdatori būs savienoti vienotā tīklā un kalpos kā mārketinga rīks reklāmdevējiem. Oskars un viņa partneri pelnīs pārdodot reklamēšanās iespēju šajā tīklā. Vizuāli tas izstīsies šādi. Šeit ir tātad GPS un apakšā redzam, kad ir reklāma. Reāli tas procents būs tik mazs, ja, salīdzinot? Tas ir tieši tas, kā jūs redziet. Cik tur ir tie procenti? Ko, 15, 10? Tas ir 15%. Oskars ir atnesis arī uzņēmuma 3 gadu finanšu plānu. Tas, ko mēs šodien gribam saprast, ir vairāk, kādi būs tie ļoti konkrētie, ļoti praktiskie soļi, ko tu darīsi tālāk. Tuvākie, jā? Jā, un ļoti būtiski arī mums ir saprast, kā mūsu 10 000 var tev palīdzēt, jo tās izmaksas un tos apgrozījumus un tās naudas, ko es te redzu, tas ir daudz lielākas summas un paliek tas jautājums, vai mūsu 10 000 neizšķīdīs tajās tavās ambīcijās. Tiek strādāts pie datu plūsmas algoritmu izstrādes. Tātad attīstam tehnoloģiju. Jā, tad algoritmi pēc kāda darbosies tad visas šīs schēmas. Un otrais tieši mēs meklējam šobrīd investīcijas. Kā jūs viņus meklējat? Tas ir tātad, viens no variantiem ir tad braukāšana par ārzemēm, kā es teicu, uzstāšanās publiskos fórumos, kas jau ir darīts un turpina darīt. Un šobrīd ir ar konkrētiem cilvēkiem saruna. 10 000 tiktu tērēt tieši publicitātei, uzskatām materiālu izstrādēji, cilvēku uzrunāšanai. Cik ir tas minimālā investīcija? Tad tā minimālā tiešām, lai pierādītu, ka tas strādā. Vienkārši jāpērd, vai sistēma strādā, bet tas varētu būt līdz 150 000, kaut kādi 100 kaut ko. Ja es gribu sistēmu ar mantojumu, tad kas ir jau gatava sistēma, kur pēc tam tikai ņem piepērk tos produktus klāt planšetnieks un turpina strādāt, ja? Tad tas būs jau 300 un daudz pār 1000. Mārtiņu pārsteidz Oskara finanšu prognozes. Viņš plāno 16,5 miljonu latu ieņēmumus 3 gadu laikā. Tas ir Latvija? Jā, tas bija domāts Latvijai. Cik ir Latvijas reklāmas vispār, kopējas reklāmas? 50 miljonu gadā. 50 miljoni? 50, 60. Tas ir visas televīzijas, avīzes, outdoors, indoors. Es skatījos, tas ir pēdējais. 60 miljoni investīcijas, jā. Ambīcijas ir? Jā, tas ir agresīva tirgus stratēģijas piekrīt. Jūs priekšā stāv cilvēks, kurš apgalvo, ka var izveidot uzņēmumu, kas būtu pēc līdzības ar Latvijas Apple vai Samsung. Cilvēks runā par ārkārtīgi lielām summām,
kas viņam varētu būt arī finālā klupšanas akmens dalībai šajā konkursā, jo viņam nepieciešamie līdzekļi ir spēcīgi lielāki par tiem 10 000, kurus te var dabūt. Kas notiek ar šito tableti, ka viņi nozog? Sankcijas nekāds par šo cilvēku nebūs ierēķināts, vienkārši zuduma procents. Ne, bet viņš pēc idejas arī Indijā strādās. Aizvedot uz Indiju, tur nav tīkls, kur tas reklāmas, tur nav simtkārtas tīkls. Labi, apakš nestrādās, bet pārējais strādās. Augša, principā strādās. Tad jau biznesa plāns ir skaidrs. Ņēmām un tirgojam. Labi, jums ir lietots tablets, un par cik jūs viņu pārdosiet? Ja mēs tagad ieejam mūsu internetu veikalos jau Latvijas, tad viņus par 60 latiem jau var nopirkt. Un tad par cik jūs viņu pārdosiet? To kāda mediju aģentūra vai lielo Latvijas reklāmdevēju es parunājos, vai viņi gribētu likt reklāmu tādā tīklā? Jā, es biju runājis cilvēkiem. Tieši tas nebija tieši es, bet kolēģi bija runājuši, un tas, projekts bija ļoti interesants. Cik tādas sarunas ir bijušas? Bez manas vakardienas vienas, tad tieši iet runa ar reklāmu aģentūrām, tad ir vēl, zinu, ka viena 100% bijis kolēģiem, vēl viena ir bijusi 100%. Divas, trīs sarunas bija. Jā, tieši Latvijā. Pēc kurām jūs spriežat, kad interesi ir likties tādā tīklā iekšā? Spriežam, kad būs noteikti interesi, jā. Nākamajā reizē Oskaram būs jāsniedz pierādījumi, ka reklāmdevēji ir gatavi reklamēties viņa tīklā, jāpārliecina žūrija, ka uzņēmums 3 gados spēs nopelnīt 16 miljonus latu, un kā uzņēmums nodrošināsies pret datoru īpašnieku negodprātīgu rīcību, tos pārdodot. Ja vēl līdz šim likās, ka šis tiešām varētu būt viens no favorīta projektiem šī konkursā, tad zaudēja ticību, kad ar baneru reklāmām var atpelnīt tik lielus ieguldījumus, respektīvi, vai ieņēmumi no baneru reklāmas spējas atpelnīt šos 100 000 izdevumus planšetdatoru iegādēs un pārējos procesos. Veselīga dzīvesveida popularizētāja Inese Ziņģīte iecerējusi ražot rāpošanas trenažierus. Viņas prāt, tie palīdzēs pacientiem atgūties pēc mugurkaula traumām, kādareiz bijusi arī viņai pašai. Trenažieres noderēs arī profilaksei un vispārīgai fiziskai attīstībai. Ines atradusi sadarbības partnerus Rīgas Tehniskajā universitātē. Pirmie soļi jau ir spērti sakarā ar to, kad Elmārs Baltiņš no RTU taisīs augšā tehnisko rasējumu. Un kad tas prototips pēc plāna jūsējā? Pēc tā plāna prototips būs gatavs vēlākais pavasarī. Ir prototips, ko daram tālāk? Tālāk tūlīt liekam mājaslapā un sākam pieņemt pirmos pasūtījumus. Bet mājaslapa būs, tie pasūtījumi jau paši droši vien pasūtījumi būs. Kaut kā apziņosiet tos cilvēkus, ko jūs līdz šim satikusi, ka tagad ir prototips un tagad mēs pieņemam pasūtījumus? Tā kaut kā? Jā, tā arī internetā būs, tā teikt, reklamēts. Prototips ir 2 pasūtījumi. Lūdzu, mums pārdodiet pa 300 latiem. Jā. Ko jūs darat tālāk? Mēs viņus sakomplektējam. Kurā vietā un cik ilgā laikā tas notiek un kur tās detaļas ir? Tīri jau tas ražošanas process tagad mums interesē. Tas ražošanas process detaļas mēs no Ventspils saņemsim. Ja viņi būs ar mieru tur uz vietas komplektēt, tad viņi komplektēs tur uz vietas. Kad jūs to noskaidrosiet? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tas jau ir tas biznesa pamats. To mēs noskaidrosim 2 mēnešu laikā, es tā domāju. Lai organizētu ražošanu un tirdzniecību, Inese ir sapulcinājusi ap sevi komandu, cilvēkus ar dažādām kompetencēm. Vai mums būtu iespēja kādu no viņiem redzēt nākamajās kārtās, ja jums būtu tāda iespēja dot no žūrijas? Varbūt būtu iespēja. Jūs tā komanda tā kā būtu, un kādu lomu tajā visā spēlēsiet jūs? Es būšu tas enerģijas avots. Sakiet, kurš šajā komandā būs komandas vadītājs? Jo paši saprot, ka komandas vadītājs būs Mārtiņš Steins. Viens ir tomēr izvēlēts, viņš būs tas, kurš... Tad mēs noteikti gribētu ar viņu iepazīties. Noteikti. Par šo skaitu, cik jūs pati ticat tieši, ka tie varētu būt 300 gadā, vai tie būtu 20? Mani visu laiku atturēja šis jautājums, bet Mārtiņš jau teica, vajadzētu ielikt tavu jautājumu internetā un palūgt atsauksmes. Mēs to izdarīsim. Nākamajā reizē Inesē jāierodas kopā ar projekta vadītāju un kopīgiem spēkiem jāpārliecina žūrija, ka trenažierim būs pircēji un ražotāji. Trenažieris, manuprāt, ir
fundamentāla lieta, kas ir svarīga veselībai, un par to, lai mēs cilvēki izkustās un tam līdzīgi. Lai šis projekts kļūtu par biznesa projektu, bez šaubām, kad ir nepieciešams pārliecināties par projekta līdera, nevis vizuālā un idejas līdera, bet par realizācijas līdera spējām. Pēc reklāmas pauzes dzirdēsiet vēl 4 sacensības dalībnieku biznesa ieceres. Salūzīs visi tā padarīšana. Ko tad tu darīsi? Jūs esat bišķiņi paņēmuši to kumos pa lieli. Kas ir galvenās īpašības, ko jūs būsiet labāki? Pasapņo. Vienkārši bez ja, ko tad nē, bet kā? Nē, konkrēti. Es saku konkrēti. Raidījumā firmas noslēpums piedalās topošie uzņēmēji. Šodien ir sacensību otrā kārta, kurai žūrija ir izvēlējusies 9 biznesa ideju autorus. Viņi cīnās par galveno balvu 10 000 latu. Šodien sacensību dalībniekiem jāpārliecina žūrija, ka viņiem ir plāns, kā īstenot savas biznesa idejas. Viens no viņiem sacensības pametīs jau šovakar. Šodien žūrija pārliecinās, vai sacensību dalībnieki zina, cik naudas nepieciešams, lai uzsāktu biznesu, kad uzņēmums sāks pelnīt, kā organizēt uzņēmuma darbu, kādam jābūt darbinieku prasmēm un zināšanām. Raidījuma beigās žūrija par sacensību dalībniekiem balsos ar naudu. Viesturs Liepkalns iecerējis ražot koka pulksteņus. Viesturam nav pulksteņa prototipa, tādēļ viņš demonstrē žūrijai paraugu, ko ražo kāds uzņēmums Amerikā. Man likās, ka jūs paši viņus Jā, taisīsiet. bet, Tagad jau ir... Nē, mēs viņu paši arī ražosim, bet, lai jums vienkārši rastos lielāks priekšstats, kā šis pulkstenis izskatās, mēs veidosim ar savu dizainu, bet es vienkārši vēlos parādīt jums vienkāršāk šī labāka ideja par šo pašu pulksteni, kāds viņš izskatās. Te ir 10 000. Kas notiek? Mēs vēlamies pirmām kārtām izveidot internetu pārdošanas platformu. Tas ir pats svarīgākais. Cik tas maksā? Tie maksā. Mēs tātad pašas weblapas internetu veikala izgatavošana, izveidošana ir 1000 lati. Plus mēs vēlamies integrēt opciju, kad mūsu klients ieiet mūsu mājaslapā, viņš pats spēj šim kokam piešķirt savu nokrāsu, viņš var paspēlēties ar krāsām un dizainiem. Tad šādas aplikācijas integrācija mājaslapā būs vēl aptuveni 1000 lati. Tad kopā 2000 lati. Weblapa ir tālāk. Jā. Tālāk mēs sākam strādāt pie pulksteņa izgatavošanas. Šeit ir jautājums. Weblapa no sākuma, pulksteņa pēc tam. Jā, pulksteņa mehānismu ietveres palūgst izveidot kādam no citiem uzņēmumiem. Tātad šo pakalpojumu pirkt no citiem, lai nebūtu jātērē milzīgi naudu, CNCF reizes iegādē, kas sastāv pietiekoši lielu šo daļu no 10 000. Ko citu naudu tu vēl meklēji vai meklēsi līdz nākšā reizē, teiksim, jo tu mini, ja mums ir tikai 10 000, es dzirdu tos vārdus. Tad ir 2 varianti. Lai man ar savu freizi, ar savām iekārtām man vajadzīgi 20 000, tad šeit ir jautājums, ja man sanāk iegūt šo naudu šajā teiksim, tā raidījumā, tad man paliek vēl 10 000, un tad jautājums, kur es viņus dabūšu. Es esmu gatavs nākt ar savām investīcijām, tad man komandai ir otrs cilvēks arī gatavs nākt ar savām personīgajām investīcijām. Kāpēc jūs esat nolēmuši to pārdot tikai internetā? Nu, kāpēc jūs nesaties kādiem dizaina veikaliem vai kaut ko tādu? Tāpēc, ka, lai man pieņemsim to pašu pulksteni tagad pārdotu, es neiekšu veikalā, man būs jāgaida, ka man viss jādod uz realizāciju. Tas nozīmē līdzekļu un materiālu iesaldēšanu. Otrā lieta ir tāda, ka cena, par kādu es viņu var pārdot tam veikalam, tas ir pusi zemāk nekā es viņu pārdot savā internetu veikalā. Jūs esat komandā kas? Tu? Esmu es. Kāds? Jā, tad ir vēl 2 cilvēki piesaistīti. Viens ir tehniskais cilvēks, kas ir atbildīgs par šo pulksteņu tieši izgatavošanu, kas ir 12 gadu pieredze. Tātad jūs 2 pieskatīsiet, kā tas viens ražo tos pulksteņus, tur vai organizēs kaut kādu vēl procesiņus, 5. 9. Jā, tad izstāstīšu, tikai lūdzu īsi, jo tu sāc jau vilkt pa garu to pasākumu. Tad cilvēks, kas man atbildīs par tehniskajām daļām, un cilvēks, kas man vairāk atbildīs par gan uzņēmuma sabiedriskajām attiecībām, gan mārketingu un šo zīmolu vedību. Un tātad tas viens skrūvēs kopā? Jā. Cik ilgi vajag, lai vienu salikt kopā? Viens cilvēks dienā var saražot aptuveni 5 pulksteņus. Mēs sākam
mūsu projektu martā, tad mēs līdz gada beigām esam plānojuši pārdot tikai aptuveni 450 puķiņus, kas vienam cilvēkam ir iespējams. Cik tu apmēram pelnīs no viena? No viena, cik mēs liekam 5 reizes lielāku uzcenojumu, tie būs aptuveni, ja mums vidējā cena produktam ir 100 lati, tad mēs viņam pelnām 80 latus pūksteni. No 80 tu nepelnām. Tā ir pašizmakta. Protams, mēs atvēlkam darba algas no visiem. Nē, no viņam elementāri PVN. Rentabilitātei vajadzētu gada beigās būt 20%. Tātad 20 latiem no katra pārdotā pūksteņa, no 100 latu vērtības pūksteņa, 20 latiem mums vajadzētu būt peļņai. Viesturs nepārliecināja žūriju, kas zina, kā izlietot 10 000 latu un kā organizēs ražošanu. Žūrija sagaida, ka nākamajā reizē viesturam būs arī precīzāks finanšu plāns. Tāpat žūrijai radās šaubas, vai internets kā vienīgā tirdzniecības vieta ir labākais risinājums. Un es ticu, ka tur būs bizness. Cik viņš būs liels, jāskatās, bet tas, ka tas varētu patikt cilvēkiem un to produktu pirks, jā, es ticu. Robotikas students Nikolais Romaņenko iecerējis veidot gaismas izrādes ar lidojošiem robotiem. Roboti tiks ieprogrammēti noteiktu kustību veikšanai, un tiem būs piestiprinātas gaismas diodes. Nikolais ieradies kopā ar savu partneri Irīnu. Viņiem jāpierāda, ka viņam ir plāns, kā ar savu ideju pelnīt naudu. Galvenais mūsu marketinga rīks būs tiešas pārdošanas. Tātad mēs meklēsim mūsu mērķa klientu un pat tieši jau sazvanīsimies ar viņu, sarunāsimies, demonstrēsim to, ko mēs spējam viņam iedot. Un kas ir pirmais mērķa klients? Tas varētu būt dažādu šovu pasākumu organizatori. Piemēram, tas varētu būt Arēna Riga. Hokeja laikā, kā jūs zināt, tur ir tādi pārtraukumi, un tad pārtraukumu laika tas varētu būt mūsu šovs, kad būs tās lidojošas mašīnas, kuri radīs ļoti skaistas figūras. Vai tiešām tur varēs redzēt to gaismu spēli, ja tur te arēnā degtās gaismas? Vajadzēs tikai izslēgt gaismu arēnā. Izslēgt? Jā. Es iedomājos, ka tur virs jūras varētu lidot festivāla laikā vai kur, bet tomēr arēnā tur ir cilvēki. Kā jūs dabūsiet tomēr, es nezinu tieši kādas atļaujas jums ir vajadzīgas šajā gadījumā, lai tos kilograms pa gaisu laist? Pirmkārt, mums vajadzēs izstrādāt līdz beigam tehnoloģiju, tās apstāšanās tehnoloģiju. Ja kaut kas iet grīstā. Ja mūsu robots izlidos ārpus to darbības laukuma, būs tūlīt automātiski ieslēgta uz viņas mikroshēma automātiskais viņu sēdēšanās uz grīdas. Kā viņš automātiski sēdīsies zemē, bet zemē tur ir cilvēks? Mēs izdarīsim tā, lai cilvēki nebūtu lidojumā zonā. Ja tur, piemēram, lidinās 15 šie aparāti, virs, piemēram, ideālā gadījumā Arēnā Rīga vai jums ideālā gadījumā, tad, ja viņi saskrienās tur savā starpā, nokrīt visu uz ledus, cilvēki nav cietuši, tur ledus atkal ir sabojāts, atkal jābrauc mašīnām pa virsmu. Pārāk daudz riska šādi jums nešķiet? Ledu katru reizi tīris, un man liekas, ka no tāda triecuma ap ledu nebūs tāds ļoti stipras bojājumi ledam. Varbūt jūs variet ar Arēnu Rīgu līdz nākušajai reizē, jūs tiekat tālāk konkrēti jau parunāt un saprast, kādi ir riski. Tiešām, tieši konkrēti šo vienu... Pajautājiet viņam, vai viņi var izslēgt gaisu. Protams, katrs jau mīl savu to biznesa ideju un liekas, ka viņa vislabākā, bet, kad tā profesionāls no malas viņu paņem, teiksim, pavērtē un paķedā, tad jau tu pats tā kā objektīvāk arī paskaties no malas uz viņu. Piemēram, tagad ir vasara, tas īstais peļņas laiks un visu vasaru līst lietus. Vai pūš vējš? Jā, tas būtu vējš vai ļoti spēcīgs, apmēram virs 5-7 metru sekundi virs, tad, mūsu šovs varbūt arī nenostrādāt. Tas varētu slēgties telpas? 5-7 metru sekundē tas ir tāds, varētu teikt, ka gandrīz dienu. Liepājā nevarēs organizēt. Visdrīzāk nē. Tas, ko mēs gribam zināt, vai, piemēram, jūs pieminētajā Arēnā Rīga, bez tā, ka var izslēgt gaismu, var arī pacelt šādus te lidojošus objektus, tas būtu viens. Otrs, droši vien, agrāk vai vēlāk mēs gribētu pārliecināties par to, ka tas vispār strādā. Un tad droši vien, ka spērt vēl nepieciešamos soļus, lai pārliecinātu par to, ka šāda te
instalācija, jeb uzvedums būtu interesants ne tikai 1, 2, 3, bet 4 un vairāk reizes. Es joprojām nesaprotu, kas ir tas klients. Jā. Nu, protams, var tur eksperimentēt, iet pie arēnas Rīga un prasīt, vai varēs, vai ko varēs, vai to varēs. Bet man liekas, ka tā lielākā sāpe ir aiziet parunāt ar šiem šovu veidotājiem, kas ir tas reālais klients, jo īsti vēl tā produkta nav. Nākamajā reizē Nikolajam būs jāpierāda, ka viņa šovus iespējams rīkot slēgtās telpās un jāpārliecina žūrija, ka gaismas izrādes būs interesanti vērot, kā arī jāspēr nākamie soļi savas biznesa idejas attīstīšanā. Turpinājumā skatieties. Nu, kas notiek tālāk? Svarīgi ir fokusēties. Kas ir galvenās īpašības, ar ko jūs būsiet labāki? Kā mēs varam pārdot to, kas mums ir? Tad pa ko ir dziesma tagad? Jums jau vēl nav ne prototipa, ne tuvu tam. Varbūt, ka šī ideja ar visām mājsaimniecības precēm jārok jau tagad nost. Kaut ko jūs tā kā iestrēguši. Konkrēti, es saku konkrēti. Tu vari pirmajās 5 minūtēs vienkārši dabūt reakciju. Paldies, tinies, nākamais. Armands Lazdiņš izgudrojas revolucionāru slēdzi. Tam ir tikai viena poga, bet ar to iespējams ieslēgt 2 apgaismes objektus, gan vienlaicīgi, gan katru atsevišķi. Ja jūs gribat ieslēgt uzreiz visu, jums ir jānoslēdz uz leju slēdzis vai uz augšu, kā attiecīgi ir ielikts. Ja gribat tikai vienu, tad tikai uz vienu sānu vai arī uz otru sānu. Šoreiz Armands ieradies kopā ar projekta vadītāju Mārtiņu Kalnbērziņu. Iepriekšējā reizē viņš solīja nodemonstrēt žūrijai slēdža prototipu. Slēdzis būs? Centīšos. Tomēr Armands nav izpildījis solījumu. Ir sagatavots prototips, bet mēs viņu atzinām pa estētiski neuzrādāmu televīzijā dotajā brīdī. Kā mēs varam pārdot to, kas mums ir, un kā uz to nopelnīt naudu? Nopelnīt naudu to var 2 veidos, tātad pārdodot kā ideju, kā patentu, bet tas ir ārkārtīgi laikietilpīgs un arī dārgs process, lai to visu saregulētu. Tad pirmais posms, ko mēs varētu patiešām arī realizēt, ir pasūtīt komplektējošās sastāvdaļas šim RevoSwitcham un komplektējot tos Latvijā, tātad piedāvāt jau tīri fiziski RevoSwitch vienkārši tirgu. Izplatot to 2 veidos. Izplatot šo RevoSwitchu interneta vidē, sākam akcentēties uz tiem 7%, kas ir inovatīvu lietu un interesantu lietu patērētāju pirmajā slānī. Pēc tam, ja tie arī veidojās tā kā viedokļu līderi, pēc tam viņi piedāvā šo produktu un izplata tālāk pārējiem internetu lietotājiem. Cik vienības ar tiem 10 000 jūs? 3000 vienības. Vai tas ir cipars, ko jums ir apstiprinājis kāds uzņēmums, kurš gatavo šīs plasmas detaļas kā minimālo daudzumu? Negluži. Tas ir cipars, ko mēs varētu atļauties sakomplektēt. Teiksim, prototipu, kuru mēs dotajā brīdī esam ražojuši, mēs uz detaļām pērkot nevajadzīgas lietas, lai izjauktu un sakomplektētu to, ko mēs gribam, mēs esam iztērējuši 4 lati. Jūs komandā esat 2? 3. Jūs esat 3. Tad trietā jūs arī ņemat viņus un skrūvējat kopā, vai ne? Ja viens to ņem skrūvē, pārējie pieskata. Konkrēti patreiz ņem viens skrūvē. Viens ņem skrūvē, labi. Cik tu viens var uztaisīt pa nedēļu? Pa nedēļu? Es gribētu iebilst, ka tas... Kamēr pārējie 2 runā, viens sēž mājās skrūvē. Jā, es saku, viens skrūvē, bet cik viņš var pa nedēļu uzskrūvēt? Apmēram, tā. Tā, ja būtu visas detaļas jau gatavas, tad man liekas, pa nedēļu tas varētu pat 1000 aiziet. 1000? Tas varētu. Ja viss gatavs, tev ir detaļas, tev atliek tikai salikt. Ķīnieši noplāno. Jā, viņi var iet mājās. Kā ir kaut kāda certifikācija? Tur nekas tiešām nav vajadzīgs. Tur taču ir elektrība, bērni tam visam skarsies klāt. Viennozīmīgi, pat cik tas ir elektroslēdzis saistīts ar ugunsdrošību, viņam būs certifikācija jāaiziet cauri. Tu zini, cik tas maksā? Nē, nezinu. Ja Armands tiks nākamajā kārtā, viņam būs jāsagatavo plāns, kā tiks izlietoti 10 000 latu, lai uzsāktu biznesu, un kā viņš iecerējis organizēt ražošanu. Un, protams, jāspēr nākamie soļi uzņēmuma veidošanā. Interesants risinājums. Es pat domāju, ka iespējams tam pat ir tirgus, iespējams, ka tam pat ir klients, bet mēs kā žūrija arī vērtējam to spēju to projektu realizēt.
Un, lai arī ideja varbūt ir laba, nepārliecināja, ka tas puisis un tas viņa kolēģis, ko viņš bija paņēmis līdzi, ka tie īstie cilvēki, kas to ideju var iznest. Gunta Čodera biznesa ideja ir radīt digitālu platformu, kas atbrīvos mūsu makus no plastikāta lojalitātes kartēm. Tās visas būs apvienotas vienā nelielā uzlīmē. Tagad Guntim jāpārliecina žūrija, ka viņam ir plāns, kā savu produktu pārdot un pelnīt ar to naudu. Tātad tavs klients ir tirdzniecības vieta. Tirdzniecības vai fiziska vai interneta vietnē, bet tirgotājs ir tavs klients. Pareizi? Tāds primārais, jā. Tam klientam jau ir kaut kāda veida lojalitātes programma vai nav? Viņam var būt un var nebūt. Es tirgoju botas, man ir veikals, es tirgoju botas. Jā. Evai ir mana botu veikala klienta karte, un viņi pie manis nāk reizi gadā pirkt botas. Kas notiek? Man ir jāiedod uzlīmīt, jāsatiek viņu kaut kur jāiedod uzlīmīt. Tajā brīdī, kad ir cilvēks, variants, ka viņš ir ieradies pie jums, tad jūs varat pateikt, ka rekur ir jauna iespēja, kā izmantot. Jā, viņa atnāk, es viņu iedod uzlīmi. Tālāk? Ir jāsaintegrē, var sakot, lojalitātes platforma, lai mēs zinām, ka tas ir tas pats klients. Piemēram, man ir jau. Es jau sapratusi, ka es gribu būt šausmīgi moderna, man tās kartes grūts, un es jau esmu painteresējusies, man jau tagad tā uzlīme jau ir. Nu? Kas notiek tālāk? Iedod jums čipiņu, jūs viņu nosūtot ziņu reģistrēt, ka tas ir jūsu šobrīd čips. Es kaut ko, labi, tas jau man ir noticis. Es jau esmu ar to gatavu uzlīmi jau atnākusi uz savu iemīļoto botu. Jūs atnākat, tad jūs sakat, ka jūs gribat sākot šodien izmantot uzlīmi tā vietā. Un tad... Arī uzlīmi, jo man pēc tam uzlīmi pazūd, vai kas atkal to karti grib izmantot? Nu jā, tajā pirmajā reizē tas sanāk, ka jūs atnākat, jūs varat jebkuru izmantot. Tad pateikt veikals, ka ieiet internetu vietnē, Valmo, un tur būs saraksts ar visiem veikaliem, kas mums ir pieslēgti. Jūs vienkārši nospiežat OK. Piemēram, katrs katru pirkšanas, vai es gribu maizes, vai botas, vai džins, man jāiet. Jūs pirmdien ieiet, un mums ir 100 veikali, jūs saspiežat OK. Minūtes laikā jūs esat klienti visiem. Jūs ne tikai nospiežat un pasakat, OK, es būšu klients, bet ir izveidot arī sistēmu, jums jāidentificē noteikti uz kartēm kaut kāds numurs, ir kartes numurs, pēc kā man atpazīst botu veikals. Un tad es ievadu to numuru. Kurš ievada numuru? Jūs ievadat. Kurus viņi ievada? Internetu vietnē, tur, kur jūs pieteicāties kļūt par klientu. Tajā brīdī, kad es pieteicos, es vēl visiem sarakstu tos numurus iekšā programmā sanāk. Ja ir esošā, jā, tad vienreiz tas būs jāizdara. Kāpēc, lai veikals pāriet pie tavas sistēmas? Jā. Nu, tas ir, es saku, leju pie katra veikala, un tas ir pilnīgi individuāli, bet ideja tā galvenā būtu, ka daudz biežāk sāks izmantot. Pirmkārt, pieteikties ir daudz vienkāršāk, man nav jāizpilda anketas. Tas nozīmē, jums būs vairāk klienti. Ļoti nopietni domā par to, ko tu saki un kā tu saki, jo tā kā lieta ganas jauna, ganas sarežģīta, iedomājies, mēs tagad patērējam 10 minūtes vienkārši, lai saprastu, kas tad tur notiek. Tu vari pirmajās 5 minūtēs vienkārši dabūt reakciju, paldies, tinies, nākamais. Kur tas bizness un kas ir nākušie soļi? Mums ir sarunāts, kaut kādi 3 mazi veikali. Kad tu plāno pirmo nopietno klientu? Drīzumā, tagad 2 nedēļas mums ir jātiekās vēlreiz ar vienu nopietno klientu, kurš arī ir gatavs, viņš jau sev sen jau grib vēlas ieviest platformu, bet mums tad jāprecizē būs, cik lielā mērā viņš izmantos mūsu infrastruktūru. Kā mēs izvērtējam tavu biznesu nākušajā gadā, tad cik viņš liels būs? Līdz gada beigām kādi 25,000 lietotāji ar uzlīmēm noteikti vajadzētu būt. Un naudas ziņā? Jā, tev tie ieņem. Mēs no lietotājiem tas ir bezmaksas. Jūs domājat, klientu pusē 1000 lati no maziem veikaliem teorētiski varētu būt, jā? Gada griezumā no visiem maziem veikaliem? Nē, mēnesī. Mēneša maksa 1000 latu apmērā no mazajiem, kas ir... piemēram, kas jums jau šobrīd ir pasūtījumi, mēs arī pelnīsim nevis tikai uz pašu platformu, bet uz izstrādi, uz kaut kādu individualizēšanu. Uz gada beigām arī kaut kādi 5000 mēnesī noteikti. Kas ir tavs klients? Kā tu spēsi apkalpot tos cilvēkus, uzņēmējus, kuriem jau savas sistēmas ir? Kāds ir viņa iegūms no tā? Kāpēc mums uzticēja 10 000 latu un kā tu spēsi palīdzēt ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu uzņēmējiem? Man prieks, ka viņi ir tikuši daudz tālāk par man zināmiem projektiem. Jā, tas man ritīgi iepriecināja. Ja Guntis tiks nākamajā kārtā, viņam būs pārliecinošāk jāpamato, ko no viņa produkta iegūs klienti, kā viņš pārliecinās par savu produktu lielos tirgotājus, kuriem ir savas lojalitātes programma, kā arī jāspēr nākamie soļi, lai pierādītu žūrijai, ka viņa bizness ir investīciju vērts. Katra žūrijas pārstāvja rīcībā ir 500 latu. Viņi šo summu sadala starp spēles dalībniekiem.
Viņi var arī neiztērēt visu naudu, pataupot to nākamajām kārtām. Žūrija ir pieņēmusi gala lēmumu, un mums ir zināmi, kuri sacensību dalībnieki piedalīsies nākamajā kārtā. Šovakar vienam idejas autoram spēle būs jāpamet. Nākamajā kārtā piedalās Antons Stepānovs, Oskars Putniņš, Jānis Gruzīnskis, Inese Ziņģīte, Guntis Čoders, Viesturs Liepkalns un Nikolais Romaņenko. Savukārt diviem citiem dalībniekiem, Kristianam Līcim un Armandam Lazdiņam, žūrija vēlas uzdot vēl papildus jautājumus. Aicināsim viņus tikties ar žūriju. Armands ir nopelnījis par 5 latiem vairāk nekā Kristians, taču sacensību noteikumi paredz vēl vienu sacensību raundu. Tajā diviem neveiksmīgākajiem sacensību dalībniekiem jāatbild uz 3 žūrijas jautājumiem. Pamato pavisam īsi savu konkurētspēju tavā produkta tirgu. Galvenā priekšrocība ir tas, ka būs ne tikai vienkārši trosi, bet papildus signalizācija, metāla korpusa, metāla stiprinājumi, neuzlaužama atslēga. Jo tas ir populārākais veids, kā tagad tiek uzlauztas parastās velospēda atslēgas. Arī tās, kas maksā 50 lati vai 60, vienkārši tiek atmuļķēta atslēga vai izlausta. Mums būs elektroniskā atslēga, kas pilnībā novērsīs šo atmuļķēšanas risku. Uz jautājumu iespēja atbildēt arī Armandam. Es uzskatu, ka mana ideja ir ļoti unikāla, tāpēc, ka tādas vienkārši nav. Un tāpēc konkurentu mums īsti arī nebūtu tieši par šādu preci. Un arī cena nav pārāk augsta. Nosauciet savu produktu 3 vājās puses. Sāksim ar Armandu. Vājā puse tas, ka varbūt ne katrā mājā tas ir vajadzīgs. Citi uzskatīs, ka viņam ir tāpat tās divu pogu slēdzis, tad priekš kam viņam vajag šādu. Tad arī tas, ka pagaidām šī ideja vēl nav pārāk populāra, vēl cilvēki nezin par to. Un tad kā mīnus vairāk nevarētu nosaukt. Manam produktam tās vājās puses varētu būt, ka viņš ir salīdzinoši dārgs. Ja salīdzinu, tad vēl, protams, tas, ka viņš nenodrošina 100% aizsardzību. Bet, būsim godīgi, arī mašīnas zog. Ja par šo uzņēmēju gēnu, tad kas tas lielākais sasniegums, ko jūs līdz šim bez šī projekta dzīvē esat izdarījuši, sasnieguši? Jūsuprāt, viens lielākais sasniegums personīgais, jebkurā jomā? Es par savu personīgu lielāko sasniegumu uzskatu iepriekšējo darbību, kas bija kā man profesionālā darbība, ko es nodarbojos eksporta projektu vadītājs. Un man izdevās ar diezgan labiem rezultātiem šos eksporta tirgus apgūt un arī noslēgt pietiekoši lielus darījumus, kas deva tādu pārliecību par savām spējām. Un tas arī ir viens no iemesliem, kas... Pasaka kaut ko skaitliski, kaut ko, es nezinu, pieaug tik reizes vai tik, lai to sasniegumu tā kā varētu tiešām izmērīt un es varētu saprast, cik liels ir tas sasniegums. Jā, tas pirmais līgums, kas tika parakstīts, pašlaik vēl ir tā sadarbība ir par aptuveni 100 000 eiro. Es, manuprāt, vairāk izceļos ar to, ka man ir rodas daudz šīs idejas. Šī nav vienīgā ideja, kas man ir radusies, un es uzskatu, ka viņas ļoti daudzas ir īstenojamas, un tam nevajadzētu tā vienkārši palikt plauktā, un viss. Mans jautājums bija par sasniegumu, kas ir jau... Sasniegums ir kaut kas jau noticis, tu esi kaut ko īstenojis, realizējis. No riteni 10 km var nobraukt, arī tas ir sasniegums. Jā, tā jā. Vai skolu varbūt pabeidz ar izcilību? Vai ir gandrīz izcilība? Vai vismaz pabeidz? Mēs zinām, ka ļoti daudz izgudrotāji nav pabeiguši skolu. Skola vēl ir jāpabeidz. Žūrijai pēdējo reizi šajās sacensībās jābalso rīkšķiem. Spēli turpinās tās dalībnieks, kurš saņems vismaz 3 žūrijas pārstāvju atbalstu. Kristians un velosargs. Lūdzu, balsojam! Žūrijas vidū valda vienprātība un sacensības turpina Kristiāns. Savukārt Armandam sacensības ir beigušās. Nauda, ko žūrija ieskaitīja viņa kontā, atgriežas pie žūrijas, un viņi to varēs izmantot nākamajās kārtās.
Jau pēc nedēļas uzzināsim, kā sacensību dalībnieki pilnveido biznesa plānus un veido savu biznesu. Viņiem starp raidījuma ierakstiem ir 3 nedēļas. Šajā laikā viņi var saņemt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ekspertu ieteikumus, izmantot Rīgas Tehniskās universitātes biznesa atbalsta un attīstības centra mentoru padomus un SEB bankas finanšu ekspertu konsultācijas. Viņi var darīt visu, ko uzskata par vajadzīgu, lai piepildītu sapni par biznesu un saņemtu sacensību galveno balvu 10 000 latu. Sacensību dalībnieku gaitām jūs varat sekot arī laikraksta dienas biznesa portālā db.lv, kur iespējams arī balsot par jūsuprāt labāko biznesa ideju. Sacensību dalībniekam, kurš saņems visvairāk jūsu balsu, laikraksta dienas biznesa piešķirs īpašu balvu. Tiekamies pēc nedēļas!